Sveiki! Pirmie cilvēki ir paspējuši ielūkoties nu pat grāmatnīcās nonākušajā jaunajā grāmatnīcā Vēža ieņēmuma dienests, paskatījušies saturrādītāju un man tagad jautā, Lato, ar ko ir izskaidrojama tāda iepriekš tomēr neredzētā panika, kāda sagaida šīs grāmatas iznākšanu? Gal galā bija taču grāmatas Hiena banda un Hiena biznesa projekts, kur jēzga bija nemazāka. Bija grāmatas Iznireļi un Karalis Plikprasts Melīgs, kur arī bija publicēts nemazums līdz tam slepenu dokumentu un slēptu kriminālu procesu materiālu un ierakstītu sarunu. Bet toreiz bija kaut kā mierīgāk. Pagāja šķiet mēnesis kopš Hiena bandas iznākšanas, līdz tika sākts pirmais krimināla process grāmatas sakarā. Kad iznāca Hiena biznesa projekts, tad laikam tas automātiski pārsvēdās arī uz to. Tad saki lūdzu, Lato, kas tik īpaši ir šajā jaunajā grāmatā? Nu, ko lai es jums saku? Ja tā paskatās satura rādītāji, tad tiešām var šķist, ka runa ir par vienu vienīgu kriminālu procesu. Tiesa, tas nav šāds tāds krimināla process, tas ir Latvijas pēdējo 5 gadu šķiet slavenākais un skaļākais krimināla process, proti par miljonāra Andra Ramoliņa, no miljonāra Andra Ramoliņa it kā izspiesto 100 000 eiro kukuli, kuru esot izspieduši valsts ieņēmuma dienesta darbinieki. Tā paša valsts ieņēmuma dienesta darbinieki, kura nu jau bijušo ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemes esot tik briesmīgi apkaunojis un visādi citādi nomelnojis, cēlis nabadzītai neslavu un tā tālāk un tā tālāk. Protams, viņas un Juras Tukāna koruptūras ieskatā. Redziet, it kā grāmata patiešām ir tikai par vienu konkrētu kriminālu procesu, ja skatās formāli. Bet patiesībā ne jau velti grāmatai ir dots nosaukums Vēža ieņēmuma dienests. Grāmata patiesībā nevis uz kaut kādiem pieņēmumiem vai versijām, bet uz neapgāžamiem dokumentiem, liecībām, protokoliem un pats galvenais sarunu ierakstiem rāda, kā patiesībā Ievas Jaunzemes vadītajā valsts ieņēmuma dienestā, kurš viņas vadībā dienu nebija pelnījis citu nosaukumu kā Vēža ieņēmuma dienests, tīpaši ņemot vērā Ievas Jaunzemes ciešo saistību ar vienotības vēzi. Kā šajā te Vēža ieņēmuma dienestā notika lietas? Un tātad īsi uz pirkstiem uzskaitot, kas ir tas, ko šī grāmata pirmoreiz parāda skaidri un gaiši visiem tiem, kuriem varbūt kādreiz būs kāda darīšana ar valsts ieņēmuma dienestu, ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Protams, ar Juras Tukāna prokuratūru, kas arī šajā grāmatā apliecina savu iesauku koruptūru. Un tātad, uz pirkstiem skaitot. Pirmā lieta. Šī grāmata pilnīgi skaidri parāda, kā vieni krimināli procesi Vēža ieņēmuma dienestā ir tikuši sākti no nekā, un kā citi krimināli procesi, kuriem pat ir bijis ļoti liels pamats sākties, ir tikpat veikli iznīdēti, piesaistot palīgā vēl arī čaklīšus no Jēkabas Traumas vadītā korupcijas novērošanas un atbalsta dienesta un Juras Tukāna koruptūras. Tātad pirmā lieta, kā krimināli procesi valsts ieņēmuma dienestā tiek sākti un kā tie tiek izbeigti, kā vajadzīgiem cilvēkiem, kuriem kabatā ir pietiekami daudz miljonu vai citi labi argumenti, tiek panākts pretī gan valsts ieņēmuma dienesta, gan knaba, gan prokuratūras līmenī. Otrā lieta, šī grāmata pilnīgi skaidri un nepārprotami, ar konkrētām vairāk kārtējām liecībām, kuras neviens nav mēģinājis atspēkot, apliecina, ka visaugstākajā Latvijas Republikas ģenerālkoruptora Juras Tukāna līmenī ir tikusi ieviesta sistēma, ka ir parastie cilvēki un parastie uzņēmumi, un ir arī skaļie cilvēki un skaļie uzņēmumi, par kuriem
ģenerālkoruptors Juris Stukāns ir devis absolūti skaidru un nepārprotamu norādījumu Vēža ieņēmuma dienesta darbiniekiem, pēc visas spriežot ne jau viņiem vien, jau iepriekš ziņot par to, kas šiem skaļajiem uzņēmumiem un skaļajiem cilvēkiem varētu draudēt. Tieši kādu koruptīvu iemeslu dēļ, kas to lai zina. Trešā lieta, ko šī grāmata parāda, atkal uz dokumentu liecību ierakstītu sarunu pamata. Trešā lieta ir tā, kāda šajā te Vēža ieņēmuma dienestā, Ievas Jaunzemes vadībā, ir bijusi attieksme pret parastajiem cilvēkiem un kāda pret cilvēkiem, kuriem kabatā ir 10 miljoni, ar kuriem šie cilvēki varbūt vajadzības gadījumā var padalīties. Un kas vēl interesantāk, šī attieksme ir bijusi ne tikai Ievas Jaunzemes vadītajā Vēža ieņēmuma dienestā, bet arī korupcijas novērošanas un atbalsta birojā. Šī grāmata protokolos un liecībās apliecina, ka ir pasauli, tepat Latvijā, miljonāri, kuriem nav jābrauc sniegt liecības uz knabu. Tieši pretēji, knaba izmeklētāji ir tik jauki, ka sēstas automašīnā vai sabiedriskajā transportā un brauc uz pietiekami patālām Latvijas vietām, kur šie miljonāri mīt, lai pazemīgi uzklausītu šo miljonāru sakāmo un pēc tam atbilstoši rīkotos. Ceturtā lieta. Šī grāmata parāda to, kādā faktu un apstākļu jau sistemātiskas safabricēšanas atmosfērā darbojas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un prokuratūra. Jums būs iespēja salīdzināt šajā grāmatā publicētos slepeni ierakstīto sarunu atšifrējumus, salīdzināt ar to, kā tos pasniedz pēc tam korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojas un pēc tam arī Latvijas Republikas koruptūra. Jūs paši skaidri un gaiši redzēsiet, kā tieši fakti tiek vienkārši sagrozīti, nekaunīgi, prasti un primitīvi. Un tas šādā veidā arī aiziet uz tiesu, bez mazākās prokuratūras iebildes, tieši pretēji ar tās atbalstu. Un visbeidzot 5. ar to šodien pietiks, gan jau paturpināsim. Šajā grāmatā ir publicēta viena fantastiska, pēc visas spriežot stundām ilga 2 Vēža ieņēmuma dienesta darbinieču ļoti iespējams alkohola reibumā veikta saruna. Jo citādi visu to, kas tur tiek sarunāts, un kas skaidri parāda tās šausmas, kādas gadu gadiem ir valdījušas valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektoris Ievas Jaunzemes paspārnē, viņas tiešā atbildībā un pāraudzībā. Tas, godīgi sakot, prātam nav aptverams. Tas jums katram ir jāizlasa pašam. Protams, pats ir droši vien jēga pasteikties uz grāmatnīcām, jo, kā jau zināt, vēl pirms grāmatas iznākšanas un nonākšanas grāmatnīcās pret mani ir sākts pirmais krimināla process par Ievas Jaunzemes nomelnošanu, kurā man jau 4 dienas pēc liecības sniegšanas Jura Stukāna koruptūras pārstāvis Jānis Baumanis ir uzrādījis apsūdzību par Ievas Jaunzemes nomelnošanu un apkaunošanu. Tā, ka tad, kad šie personāži beidzot būs tikuši līdz grāmatas izlasīšanai, mēs redzēsim ne to vienu. Tā, ka vēlaties iepazīties, pasteidzieties, bet atcerieties, ka arī drukātā grāmata būs izbeigusies. Jāņa Rozes e-grāmatnīcā, Vēža ieņēmuma dienests e-grāmatas formā ir pieejams absolūti neierobežotos apjomos. Vēlāk tas, protams, arī parādīsies Amazon.com, kur mazo čaklo, Stukānu, Ruku, Jaunzemju un kolaborantu sugas roķeles tik vienkārši netiek klāt. Visu labu!